Nākamais Zanes uzdevums ir nodalošās sienas pasūtīšana. Telpu, kurā notiks mācības, nepieciešams atdalīt. Vispirms jāizvēlas dizains, tad jāizklāsta izmēri un ražošana var sākties. Iesākumā izgatavotas tiek milzīga izmēra bīdāmās durvis, bet pēc tam kārta skapim. Tagad nu pat kā izgatavotās durvis un skapi uzstādām. Lai atdalītu ieejas halli no darba zonas, izmantojot un maksimāli nesamazinot telpu, esam izveidojuši interesantu starpsienu, kuras divas daļas veido bīdāmas durvis, bet vienu skapis. Ripo ražotās vieglās alumīnija konstrukcijas ļauj izveidot milzīgas bīdāmās sistēmas, kuras praktiski vietu neaizņem. Ja mēs, piemēram, šīs te abas durvis tagad sabīdam skapja pusē, tad šajā pusē izveidojas vairāk nekā 3 metrus plats atvērums. Skapī centra iemītnieki varēs izvietot āra drēbes. Viena durvju daļa ir no gaiša lamināta, otra ir spogulis, kas lieliski atstaro gaismu un vizuāli paplašina telpu. Šeit iekšā ir tātad vieta karināmajām drēbēm, esam jau izvietojuši pleciņus, apakšā varēs salikt apavus.